Es pilnīgi droši varu teikt, ka padomju režīms varēja sabrukt tieši tā iemesla dēļ, ka šo cilvēku nemaz nebija tik maz Latvijā. Un tās nebija tikai tādas virtuves līmeņa pretošanās, tās bija tādas nozīmīgas, sīkas, dažkārt ļoti redzamas darbības, kas ietekmēja tajā laikā dzīvojušo domas un likteņus. Un varbūt tās bija kādas skrejlapas, ar kurām bija saistīts manas mammas brālis Andrejs Pūce un kāds sarkans karoks, kurš noplīvoja tajā vai citā tornī Latvijā. Jāteic, ka tie bija tādi dažādi, ļoti radoši veidi, kā cilvēki pretojās. Savā ziņā mēs bērni būdam arī pretojāmies. Mēs Ziemassvētkos gājām baltās blūzēs uz skolu un mēģinājām visādā veidā demonstrēt to savu piederību cita veida domāšanai, turot kādas egļas kujiņas rokā un apdāvinoties skolotājiem, redzot, lai kaut kādā veidā izpaustu to, ka mēs esam ideālisti, ka mēs ticam, ka varētu būt citāds laiks un citāda brīvības pakāpe sabiedrībā. Un mēs bijām tie, kuri mājās svētkos skaļi dziedāja latviešu dziesmas, un mēs dzīvojām komunālā dzīvoklī, un tur bija kaut kāds riska moments. Bet droši vien, ka mana mamma arī varbūt neapzinājās līdz galam to, ka varbūt viņa pakļauj savu bērnu kaut kādam riskam. Nē, viņa vienmēr sprauda uz darbu pie krūtīm sev sudraba brošiņus, kurus bija milda. Viņai tas bija tāds veids, kā tāda klusā pretošanās. Un Andris, starp citu, kad es nopublicēju 22. gada aprīlī dzejoli Putinam, tieši Andrejs Pūce bija tas, kurš zvanīja manai mammai un teica, vai Zana vispār apzinās, ka, ja te ienāk Krievijas vara, tad viņa ir pirmā, var sakot, uz ešafotu. Un, jā, es par šo nebiju aizdomājusies. Katrā ziņā tas nebiedē. Man liekas, ka mani biedētu daudz vairāk kaut kāda klusā piekrišana. Un es uzskatu, ka mums katram ir jābūt pietiekami drosmīgiem īstajā brīdī parādīt savu nostāju. Ka tev jābūt tajā garajā domino kauliņu ķēdē tam īstajam, kurš pagrūž visu uz priekšu un nedrīkst nokavēt savu mirkli, nostāties taisnības pusē. Un ir jābūt varbūt kādai konkrētai liecībai, kur kāds varbūt kaut vai garām ejot atcit kāju un tad apstājas un paskatās, kas tas tāds ir un kam tas domāts. Jo tautas dziesma arī teikts, ūdentiņas, akmentiņas, tie dzīvo saules mūžu. Ir jābūt kādam akmenim, metālā vai kā citāda lietam, kaut kādam elementam, kas ir kā liecība visiem tiem daudzajiem pretošanās kustības dalībniekiem, par kuriem mēs varbūt pat nenojaušam, mēs izceļam dažus, bet katrs, kurš ir kaut kādu mazu artavu tajā visā licis, būtu pelnījis, kā tas tā neizplēndējā.